Jā, mēs visi esam redzējuši seriālus, mirgojošas gaismas, dzeltenas lentes un izmeklētāji dramatiskās pozās. Bet kas patiesībā slēpjas aiz šiem ainām? Šoreiz ielūkosimies, kāda ir tā īstā metodiskā zinātne, kas vada katru noziegumu vietas izmeklēšanu soli pa solim. Tātad, galvenais jautājums. Kas pa īstam notiek tajā pirmajā kritiskajā stundā nozieguma vietā? Tieši šis jautājums būs mūsu kompass, lai izprastu to precīzo un, jāsaka, neatliekamo procesu, ko izmeklētāji veids, lai atklātu patiesību. Labi, sāksim ar pašu pamatu. Nozieguma vietas apskati. Un uzreiz jāsaka, tā nav vienkārša pastaiga pa telpa tāds, apskatīsimies, kas te ir. Nē. Tā ir ļoti nopietna, formāla, ar likumu noteikta darbība, kurai ir ļoti skaidri mērķi. Un te nu ir tā oficiālā definīcija. Apskate ir izmeklēšanas darbība, kuras laikā izmeklētājs tieši uztver, konstatē un fiksē pierādījumus. Katrs vārds šeit ir zelts. Tieši uztvert, tad konstatēt un, protams, fiksēt. Šie 3 vārdi, tie ir visa pamatā. Un šo definīciju var sadalīt 4 galvenajos uzdevumos, 4 stūrakmeņos. Pirmkārt, tā ir procesuāla darbība. Otrakārt, mērķis ir izpētīt situāciju, saprast, kas vispār ir noticis. Treškārt, protams, atrast un fiksēt pēdas un citus pierādījumus. Un ceturtais, pats galvenais, tas viss, lai palīdzētu atrast vainīgo. Redziet, viss ir kā ķēdīte, viens izriet no otra. Tagad par noteikumiem. Un tie nav kaut kādi ieteikumi. Tie ir, ja tā var teikt, dzels likumi. Neaizskarami noteikumi, kas nosaka, kā jārīkojas jau no pirmās sekundes. Šeit nav vietas kļūdām, vienkārši nav. Un šī doma ir vienkārši, tik trāpīga. Iedomājieties, nozieguma vieta ir kā trausla laika kapsula. Tā ir neatkārtojama, un tāpēc pirmā apskate, tā ir absolūti vienīgā iespēja izlasīt tās stāstu, pirms tas pazūd uz visiem laikiem. Un kāpēc tik trausla? 3 iemeslu dēļ. Pirmkārt, neatliekamība. Laiks ir ienaidnieks. Katra minūte var iznīcināt pierādījumus. Otrakārt, neatkārtojamība. Atpakaļceļa nav. Šo ainu nekad nevarēs atjaunot. Un trešais, bieži vien izmeklētāji ierodas gandrīz pilnīgā neziņā. Šī ir pati pirmā darbība. Tātad, kā to visu izdarīt pareizi, neko nepazaudējot? Izrādās ir 2 posmi. Sākumā ir statiskā apskate. Tā ir, skaties, bet neaizciets fāze. Viss tiek novērots, fotografēts, mērīts savā vietā. Un tikai tad, kad šis darbs ir pabeigts, sākas dinamiskā fāze. Tagad var ķerties klāt priekšmetiem, meklēt sleptas pēdas un visu ievākt. Labi, bet kā viņi to dara praktiski? Kā pārmeklēt telpu vai lauku, lai neko nepalaistu garām? Tas varētu šķist haotiski, bet patiesībā tur ir ļoti skaidra sistēma, metode šķietamaņā haosā. Un te ir viens zelta likums, vienmēr no lielā uz mazo, no kopbildes uz detaļām. Vispirms tiek iegūts kopējais iespaids, vispārējais pārskats, un tikai tad sākas iedziļināšanās, katra priekšmeta, katra stūrīša izpēte, nekad otrādi. Lai šo principu ievērotu, ir vairākas pārbaudītas metodas. Iedomājieties spirāli, kas iet no ārpuses uz centru, vai, šaha laukumu, vieta tiek sadalīta kvadrātos. Var vienkārši staigāt pa paralēlām līnijām, it kā pļaujot zāli, vai arī koncentrēties uz galveniem mezgliem, svarīgākajiem punktiem. Bet pats svarīgākais noteikums. Vienalga, kur metodi izvēlas, pie tās ir jāturas. No sākuma līdz beigām, bez izņēmumiem. Citādi visa sistēma sabrūk un kaut ko noteikti var palaist garām. Protams, izmeklētājs nav nekāds vientuļais vilks, kā dažreiz rāda filmās. Darbojas komanda. Un, protams, ir vesels arsenāls ar rīkiem. Tātad, kas ir šajā komandā? Pirmais ir procesa virzītājs. Viņš ir, tā teikt, kapteinis uz šī kuģa, vada visu operāciju. Tad ir eksperti, katrs savā jomā, piemēram, pirkstu nospiedumu vai apavu pēdu speciālists. Ja nedod Dievs ir upuris, tad obligāti ir medicīnas speciālists. Un bieži vien tiek iesaistīti arī mūsu 4-kājainie kolēģi, suņi, kas meklē smaržas pēdas. Un ko viņi liek lietā?
Sākot ar pašu vienkāršāko, tām dzeltenajām norobežojošajām lentēm, ko visi ir redzējuši. Bet tad sākas nopietnākās lietas. Speciālas UV gaismas, lai ieraudzītu to, kas nav redzams ar aci. Foto un videotehnika, visādi mērinstrumenti, pulverīši pirkstu nospiedumiem un, protams, sterili iepakojumi. Viss ir precīzi, viss ir zinātne. Labi, vieta ir pārmeklēta, pēdas savāktas. Bet kā tas viss no parasta pavēdiena kļūst par īstu dzelzbetona pierādījumu tiesā? Atbilde ir viens vārds – dokumentācija. Un arī šeit ir sava kārtība. 6 konkrēti soļi, kurus nevar izlaist. Viss sākas jau ar drošu tuvošanos, tad perimetra nodrošināšana. Seko pirmais ātrais pārskats, lai saprastu kopainu. Tad tiek izvērtēts katrs pierādījums, viss detalizēti aprakstīts protokolā un beigās noslēdzošā fotografēšana. Soli pa solim, loģiski un bez steigas. Un, lai visu šo trauslo ainu nesabojātu, pašiem izmeklētājiem ir jāievēro, gandrīz vai klostera cienīgi noteikumi. Aizsarg tērps, loģiski, lai neatstātu savu DNS. Nedrīkst ēst, dzert, smēķēt, lai nepiesārņotu. Pat telefons netiek lietots, un vietējās labierīcības izmantot ir absolūti aizliegts. Viss, lai novērstu jebkādu piesārņojumu. Un visa šī milzīgā pedantiskā darba rezultāts ir viens vienīgs dokuments – protokols. Bet tas nav vienkārši papīrs. Tas ir nozieguma vietas stāsts, iemūžināts uz visiem laikiem. Tas ir pamats, uz kura tiek būvēta visa lieta. Tātad, ja katra nozieguma vieta tiešām stāsta stāstu, kurš ir tas, kurš prot klausīties? Tie ir šie cilvēki, izmeklētāji, eksperti. Viņa darbs ir sadzirdēt čukstus, kurus citi nedzird, pārvērst klusumu par atbildēm.